Kā jūs sauc un kur jūs mācāties? Elvis Jansons, es mācos 11. C klasē Rojas vidusskolā. Kāds ir jūsu hobijs? Tāds konkrēts hobijs tieši nav. Riteni braukāt. Tāda. Mikrofonu tu valstīs. Riteni braukāt, ko vairāk. Tāda konkrēts nav nekā. Kādi jums ir dzīves sasniegumi? Esmu atmetis pīpēšanu. Nu ko tu... Nu, bet tu runā, nu saka tā, nu. Kā pavadāt brīvā laiku vai paši? Kādi jums ir sasniegumi? Es atmetu pīpēšanu. Agrāk gāju vieglatlētikā, bet tur nekāda īpašie sasniegumi nebija, vienkārši sacensībās piedalījos. Kā pavadāt brīvā laiku vai paši mums tāds varētu? Atpūšos ar draugiem. Pat cik rojā nekādu dižo klubu nav, tad klubiem es neņemos un braukojos ritmus vai kaut kā. Ko ieteikt citiem jauniešiem, kā pavadīt brīvā laiku? Nelietot nekādas apreibinošas vielas. Vairāk uzturēties svaigā gaisā un loģiski, ka pie datora arī pasērēt draugus, piemēram. Kāds rakstura īpašības ir vajadzīgs, lai pamedāt jūsu hobiju? Iedot, kas tā tur bija? Jābūt, nedrīkst būt pilnībā tāds, kas sēž mājās, nu kā lai pasaka. Nevar būt. Pagaid. Tas ir palūk. Jābūt neatlaidīgam, vairāk jāsportot, pie jūriņas var paskriet. Mazāk, protams, pie datora jāsēž un pie televizora. Vai tas hobijs ir populārs? Nu, pēc būtības jau ir populārs. Mans sauc Reinis. Es mācos